Labdien! Mani sauc Jānis Mirķis, un šajā video jūs uzzināsiet par mūsu gudrās noliktavas aplikācijas iekšējās kustības moduli. Tas ir modulis, kurā mēs varam uzreiz no viedierīces izveidot Horizonā iekšējās kustības pavadzību. Tas ir, mēs varam pārvietot preces no vienas noliktavas uz otru. Šīm pavadzībām ir iespējami 3 dažādi statusi. Vai no abas pavadzības, kas izveidojas Horizon, ir sagatavas statusā, vai mēs varam veidot tā, ka mūsu nosūtošā puse ir izpildīta un saņēmējs ir sagatave, vai arī mēs varam uzreiz izpildīt abas puses, un tad šis dokuments ir pabeigts un prece jau pēc mūsu darbībām telefonā ir pārvietota no vienas noliktavas uz otru noliktavu. Šim modulim ir iespēja izvēlēties partijas. Ja? Tātad jūs varat pārvietot ļoti precīzi konkrētas partijas, kas jums nepieciešams. Un šajā modulī jūs varat meklēt preces gan pēc svītru koda, gan pēc preces koda, varbūt pēc nosaukuma un arī pēc partiju informācijas. Tātad jūs varat noskanēt uzreiz partijas numuru un jums uzreiz konkrētā partija tiks ielasīta dokumentā. Tagad apskatīsimies, kā tas izskatās pašā viedierīcē. Atveram aplikāciju un mēs skatāmies šobrīd pirmo skatu ar moduļu sarakstu. Un augšējā kreisajā stūrī mēs izvēlamies iestatījumu pogu un izvēlamies iekšējā kustība. Pastāstīšu jums, kas ir zem katras pogas atrodas, lai jūs saprastu, vai tas jums ir nepieciešams vai nav nepieciešams. Augšpusē atrodas iespēja izpildīt tikai izējošo pavadzību. Tas nozīmē, ka mēs iesūtīsim Horizonā dokumentu, kur izpildīta būs tikai izējošā pavadzīme, savukārt saņemošā puse būs sagataves statusā. Otrā izvēle ir ierobežot maksimālo daudzumu. Tas nozīmē, ka jums nebūs iespējams ievadīt lielāku preču daudzumu, kā ir brīvais atlikums Horizonā pieejams. Nākošās 2 izvēles meklēt pēc partijas un rādīt partiju informāciju attiecās uz tiem mūsu klientiem, kur izmanto iespēju pārvietot preces pa partijām. Tas nozīmē, ka jūs aplikācijā redzēsiet preču partiju informāciju, un jums būs arī iespēja, piemēram, noskanēt partijas numuru, tādējādi ātrāk atrodot to preci, ko jums nepieciešams pārvietot. Un nākošās 2 izvēles rādīt papildu numuru un rādīt papildus piezīmes. Ja jūs izvēlaties šo, tad jums būs iespēja dokumentu nobeigumā aizpildīt šos laukus, ja jums ir nepieciešams norādīt vairāk informāciju tiem lietotājiem, kas lieto Horizon. Apakšā labajā stūrī izvēlamies pabeigt, un tie ir mūsu iestatījumi, kuri tagad šiem dokumentiem ies līdzi uz Horizon. No moduļu saraksta izvēlamies iekšējā kustība. Pirmajā skatā izvēlamies noliktavas. Tātad, kas ir izējošā noliktava un kas ir saņemošā noliktava. Kad tas ir izdarīts, apakšējā labajā stūrī ejam uz priekšu, tālāk. Šis ir tas brīdis, kad mēs varam noskanēt preci, lai izvēlētos, ko tad mēs vēlēsimies pārvietot. Ja jūs izvēlēsieties apakšējo podziņu skenēt, tad ieslēgsies kamera ar iespēju skenēt svītru kodu. Ja jūs lietojat PDA ierīci, kurā ir iebūvēts skeners, tad jūs spiežat ierīces malā, droši vien ir kāda poga, kur nospiežot iedarbosies svītru kodu lasītājs, un jūs varēsiet noskanēt preci, un tas būs ātrāk. Tātad šajā gadījumā mēs redzam, es noskanēju preci, un jūs redzat tās partijas, kuras ir pieejamas, jūs redzat kopējo daudzumu, jūs redzat brīvo daudzumu, jūs redzat svītru kodu preces un informāciju par preci. Ja jūs vēlaties šo preci iekļaut pārvietošanas pavadzīmē, tad jums ir jāizvēlās pie katras partijas rindas galā ir kvadrātiņš, kuru jums ir jāatzīmē. Un, ja jūs vēlaties mainīt daudzumu, tas ir jādara tajā lauciņā, kas ir iezīmēts gaiši zaļš. Tātad, atverot šo lauciņu, jums atklās kalkulātora funkcija. Jūs varat izmantot to vai arī ievadīt daudzumu bez šīs iespējas. Tad, kad mēs esam izvēlējušies nepieciešamās partijas, izvēlamies apstiprināt, un mums nonākam atpakaļ pie saraksta, un mēs redzam, kuras partijas un kādu daudzumu mēs esam izvēlējušies iekļaut iekšējās kustības dokumentā.
ja tas mums ir jālabo, katrs rindiņas galā ir 3 punktu podziņa, kurā mēs varam šo rindiņu izdzēst vai mainīt daudzumu. Kad mēs esam izvēlējušies nepieciešamo preci, apakšējā labajā stūrī izvēlamies podziņu pabeigt, un mums atverās pēdējais skats, kurā mēs tad iekļaujam papildus informāciju, ja tāda ir nepieciešama. Tātad izvēlamies dokumenta veidu, varam ievadīt papildu numuru, varam ievadīt papildus piezīmes un varam ievadīt arī komentāra lauku. Kad tas ir izdarīts, šeit ir iespēja sūtīt sagatavi vidējā poga apakšā. Šajā gadījumā viss dokuments tiks nosūtīts sagatavē. Savukārt, ja mēs izvēlēsimies pogu izpildīt, tad mūsu gadījumā, kā mēs izvēlamies uzstādījumos, izējošā pavadzības puse būs izpildīta, savukārt saņemošā puse būs sagataves statusā. Nedaudz pastāstīšu uz priekšu. Izmantojot moduli preču saņemšana, jūs varēsiet šo pavadzīmi arī pieņemt tajā saņemošajā noliktavā, izmantojot aplikāciju. Tagad paskatīsimies, kā izskatās mūsu iekšējās kustības pavadzīme no Horizon puses. Atveram pavadzīmes sarakstu, dokumenti, noliktavu pavadzīmes saraksts. Un šeit mēs redzam mūsu tikko iesūtīto iekšējās kustības pavadzīmi, kurā nosūtošā pusē ir statusā izpildīts, saņemošā pusē ir statusā sagatava, tieši tā, kā mēs vēlējāmies. Apskatīsimies, kādi dati ir iekļauti iekšējās kustības pavadzīmē. Tātad pavadzīmes numurs ir aizpildīts, ir abas noliktavas aizpildītas, informācija ir aizpildīta darījuma informācija. Info lapā mēs redzam, kā ir aizpildīts papildu numurs, papildus piezīmes un dokumenta kopējā pamatojumā mēs redzam, ka ir aizpildīts arī šīs lauks. Preču sarakstā mēs redzam tās preces, kuras mēs esam vēlējušies nosūtīt. Nospiežot labo taustiņu un izvēloties rādīt partijas, mēs redzam arī, varam pārliecināties, ka tas, ko mēs izvēlamies aplikācijā, ir arī ielasīts dokumentā. Tātad konkrētā partija, kuru mēs vēlamies nosūtīt, arī ir nosūtīta. Paldies, ka skatījāties! Šī bija informācija par mūsu modulu iekšējā kustība. Ceru, ka šis būs noderīgs, kad jūs būs nepieciešams pārvietot preces starp noliktavām.